Tad laikam sāksim. Labdien visiem! Mani sauc Arita Kalmane, es esmu Coral Club sales menedžera Latvijā, jā. Un šodien ar prieku vēlos jums stādīt priekšā strauji augošu Coral Club līderi. Viņa ir ne tikai talantīga uzņēmēja, bet arī iedvesmojoša līdere, kura būvē veiksmīgu komandu un palīdz daudziem cilvēkiem sasniegt savus mērķus. Tāpēc lūkšu jūs, esiet gatavi uzdot jautājumus, mācīties un iedvesmoties no Elīnas. Un tiešām ņemiet pa piemēru, ja kaut kādu duplicēt tos, ko viņa šodien stāstīs, liks priekšā prezentāciju, jo viņa ir tiešām ļoti labi rādītāji, ja tieši par tēmu, ko viņa šodien stāstīs. Tāpēc lūdzu, silti sagaidiet Coral Club līderi Elīnu Bulīgu. Jā, sveiciens visiem. Patiesībā jāsaka tā, ka es biju ļoti, ļoti pārsteigta, kad Arita man laiciņu atpakaļ zvanīja un piedāvāja novadīt šo meistarklasi, jo man likās, ka, ko tad es jau neko. Bet patiesībā tad, kad mēs ar Aritu sākām analizēt pagājušā mēneša atskaiti, es pati biju pārsteigta, un es pat nebiju to piefiksējis, ka man struktūrā ir reģistrējušies jauni 12 cilvēki, kas mūsu biznesā īstenībā ir ļoti liels cipars, jo agrāk tas bija ievērojami mazāks cipars, un pēdējā mēnesī šie rādītāji kopumā ir pat dubultojušies. Un kopā Coral Club kompānijā es esmu jau 3 gadus, bet teikšu tā, biznesā mēs esam tikai no tā brīža, kad mēs paši sev pasakam, jā, es esmu biznesā. Kamēr tu mīli produktus, kamēr tu esi patērētājs un tā starp citu padalies ar līdzcilvēkiem, tas vēl nav biznes un ir tik tiešām iekšējā līmenī jāpieņem šis te lēmums, ka es esmu biznesā, un tad arī viss sāk notikt un sāk nākt arī partneri, sāk nākt arī klienti, atslēgas klienti, kas kļūst par partneriem un sāk notikt strauja izaugsme. Jo viss jau ir no tā, kas ir mūsu galvās. Šo teicienu droši vien visi esam dzirdējuši, un kamēr mēs paši sev stāstam, ka es jau nevaru tā kā viņi, tikmēr mēs arī neko nevaram. Bet tad, kad mēs pieņemam, tad viss sāk notikt. Mazliet pastāstīšu par mani. Lielākā daļa droši vien jau zina, kas es esmu, bet tiem, kas nezina, es esmu mamma 5 bērniem. Tā ir mana ikdiena, tās aizņem patiesībā diezgan lielu daļu mana laika, jo tas nav vienkārši, bet tāpat laikā tas arī ir radoši, izaicinoši, motivējoši. Un patiesībā tieši bērni un mana ģimene ir tas iemesls, kāpēc es daru to, ko es daru, kāpēc es joprojām esmu Coral Club, nevis skraidu par dažādām neskaitāmām kompānijām, ko es esmu novērojusi tieši tīkla mārketinga tirgū starp cilvēkiem, ka viņi meklē visur kaut ko meklē. Bet es sapratu, ka šī te zelta ādara ir tur, kur esi tu. No tā brīža, kad tu izlem koncentrēties uz šo vienu savu lietu un mērķiecīgi to darīt. Man ir 37 gadi, tātad veselības treneris esmu jau 3 gadus tieši Coral Club kompānijās, bet šī nav mana vienīgā tīkla mārketinga kompānija. Tā starp citu esmu bijusi arī vēl 2 citās, 3 kopumā ar vīru, ja to var skaitīt. Bet nekad nebija domājis, ka tas varētu būt biznes, jo tas taču nav normāls biznes, ir jāiet uz darbu, jāpelna alga un tā tālāk. Mēs droši vien visi esam dzirdējuši dažādas atrunas, kāpēc to nedarīt. Un mana aizraušanās ir veselīgs dzīvesveids, un tas ir tieši tas, ko es savā saturā translēju arī citiem cilvēkiem. Tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu kaut ko darīt, šeit mazliet pakavēšos pie šī slaida. Mani sasniegumi līdz šim brīdim, man jau liekas, nav nekas īpašs. Bet patiesībā tas ir ilgākā laika periodā būvēts, veidots, solīti pa solītim, bez jebkādām zināšanām, mēģinot savādāk, vienkārši kaut ko darot, sanāks, nesanāks, negaidot ātrus rezultātus, vienkārši darot, jo pats svarīgākais ir regularitāte, ja mēs runājam tieši par darbu sociālajos tīklos. Un TikTok konts ir mana tāda top platforma, kuras esmu sapratusi to, ka algoritmi ir tik vienkārši, ka, ja tu ieliksi savu video rullīti, viņu var sasniegt ārkārtīgi liels cilvēku skaits. Šeit nav tik ļoti svarīgi kā Instagramā šis te estētiskums, kur ir jābūt noformējumam un tam visam pārējiem. TikTokā tu vari paņemt, tā teikt, ar savu būtību, ar savu personalitāti, ar to, kas tu esi.
veidojot tieši video saturu. Jo, kā runā satura dažādi veidotāji, kas jau profesionāli tieši ar to nodarbojas, tad 24. 25. gada trends ir video formāts. Tātad nevis posti, raksti vai kaut kas tāds, bet tieši video. Un to es jau sāku darīt salīdzinoši sen. Patiesībā diezgan ātri sāku šo te video formātu, jo man vienkārši ir vieglāk iziet, parunā, kaut ko pastāsti, pēc tam samontē, ieliec. Ja? Tad TikTokā latviešu valodā esmu savākusi apmēram 5000 auditoriju, kas kaut kā pati salasījās. Krievu valodā tas ir 2700. Instagramā man īsti neiet, es teikšu tā, jo lielākoties man klienti nāk vai nu no Facebook, kur ir 3000 sekotāji, vai nu no TikTok. Instagrams man tā kā drusciņi ir iesalis, bet nu tur ir vēl ko darīt. Teikšu godīgi, 4 platformās vienlaicīgi veidot saturu ir diezgan sarežģīti, izaicinoši, laikietilpīgi, bet es esmu tāds darba holiķis, kas ķer un grāb uz visām pusēm. Vislabākie rezultāti būs tad, kad tu paņemsi vienu konkrētu platformu un uz to arī koncentrēsies, un ar laiku arī iemanīsies paralēli saturu likt daudzās citās platformās. Bet, var darīt tā kā es, var darīt arī savādāk, protams. Tas ir vienkārši kā es esmu strādājusi. Un ar ko sāk, kā jau es minēju, sākt ar darīšanu. Bieži vien ir tas, kad cilvēkiem ir iekšējās bailes no kameras, vienos satura veidošanas kursos mēs tieši par šo runājām, un šīs bailes no kameras sauc peiromānija. Es pirmo reizi to dzirdēju, bet tik tiešām es arī sāku vērot cilvēkus vispār sabiedrībā, un tad, kad mums bija tāds uzdevums, kad ir jāfilmē publiskā vietā video rullītis, pirmkārt pašam to ir grūti izdarīt tā ar telefonu, ja, lai visi redz, ka tu filmē, lielākoties cilvēki filmē šādi, kad neviens neredz to telefonu, it kā viņš kādam zvanītu, it kā viņš kaut kam rakstītu, tad ir tas nesmukais leņķis, bet šādi reti kurš uzdrošinās to darīt. Bet tad tam ir savas priekšrocības, ja. Un tāpat arī bieži vien ir tā, ka tad, kad tu sāc kaut kur sabiedrībā filmēt, lielākā daļa cilvēku vienkārši pazūd no tā tava kadra, jo viņiem tik tiešām neapzināti zemapziņas līmenī jau iekšēji ir šis satraukums no kameras, bailes uzstāties, bailes būt publiskam. Un teikšu godīgi, jūs mani šodien redzat šādu, tādu, kāda es šeit esmu, kad es brīvi varu runāt, ne tikai online, bet jau to es arī daru vadot lekcijas, tā kā pret auditoriju klātienē. Agrāk bija tā, ka es nevarēju vispār uzstāties. Slapjas rokas, satraukums, neko sakarīgu pateikt nevar, kaut kādas muļķības nāk ārā, un es maksimāli izvairījos no publicitātes, jo tas nebija par mani. Tā nebiju es, un vispār man patīk labāk vienai. Bet tad, kad es sāku to darīt 3 gadus atpakaļ, sākot likt savus pirmos neveiklos storijus, jeb šos te īsos stāstiņus, kas pazūd ik pēc 24 stundām, es sapratu, ka patiesībā tas ir ļoti interesanti. Jā, man ir bail, daudz kam jākāj pāri, bet man sāka lēnām iepatikties. Un redzot arī sevi, jo es esmu savs lielākais fans, es katru dienu skatos pati savu saturu, lai saprastu, ko likt tālāk, ko likt nākamo, tad, kad ir tās plānošanas dienas. Tad es sāku sevi iemīlēt ļoti, ļoti stipri, un šobrīd ar pašvērtējumu arī ir diezgan labi, jo agrāk viņš bija nekāds. Pirmais solis, ar ko vispār vajadzētu sākt, nodefinēt sev, kas būs mana mērķa auditorija. Un te var koncentrēties uz to, par ko vispār es gribu runāt, kas ir mana tēma, jo tādā veidā es varu sasniegt šos te savus cilvēkus. Tā es te mazliet pavilkšu malā, man te traucē kaut kas. Es neko neredzu. Tā. Kur man palika tā prezentācija tagad? Visu ir labi, mēs visu redzam. Nē, es viņu neredzu. Es viņu neredzu. Es nevaru ieslēgt. Tā. Interesanti. Kur laikam ir. Nē, es viņu nevaru uzlikt vairs sev apakaļ. Labi. Mērķauditorijas definēšana. Tātad ar ko sākt? Vispār saproti, uz kādu auditoriju tu grasies šobrīd runāt. Vai tas ir uz sievietēm, vai tas ir uz vīriešiem, vai tas ir uz nestrādājošām māmiņām, vai tas ir uz strādājošiem cilvēkiem, vai tas ir uz tādu šauru loku vai uz platu loku, vai tu koncentrēsies uz lieko svaru, vai uz turvielu deficītu novēršanu, vai vienkārši dosi tādus kā interesantus padomus. Tā kā saprast vispār,
pirmkārt, kas ir tava mērķa auditorija, un tad, kad tu vizualizē, kas ir šis cilvēks, kam tu dod to, ko tu nes, vai tas ir tavs produkts vai pakalpojums, vai tu tad piedāvā mūsu brīnišķīgos produktus, vai tu piedāvā biznesu, tas jebkurā gadījumā ir produkts, kuru tu nes tirgu. Un tad tev ir jāsaprot, pie kā tu vērsīsies, jo darbs sociālajos tīklos ir ne tikai satura veidošana, tur lieku kaut kādus rullīšus, apskatus par produktiem, burciņām un visādām veselības problēmām, bet es runāju ar emocijām. Mēs netirgojam burciņas. Es vispār praktiski savā saturā nerādu produktus, ja nu vienīgi es viņus lietoju tajā brīdī, kas ir daļa no mana dzīvesveida, bet es nerādu nekad šādi, reku, šāda burciņa, viņa tāda, šitāda, vēl kaut kāda, pērciet, mums tur ir laba cena un tā tālāk. Es to daru ārkārtīgi reti. Mans formāts ir tāds, ka es cilvēkiem vairāk runāju uz emocijām. Tieši tādā veidā, ja es iztēlojos, ka tā ir māmiņa, kurai ļoti slimo bērni, es runāju par to, kā mani bērni pirms 3 gadiem ļoti, ļoti slimoja, un kā jau veselus 3 gadus es esmu atrisinājusi šo problēmu ar Coral Club produktu palīdzību, vai tas ir kāds rezultāts ik pa laikam, vai tas ir citu cilvēku rezultāts, vai manu klientu rezultāts, es ar to arī dalos. Ja? Mēs pārdodam emocijas, nevis burciņas vai kaut kādus pakalpojumus, bet tieši emocijas, kā tas viņam liks justies. Un arī šim te saturam, ko mēs veidojam, vienu brīdi viņš var būt uz vienu mērķa auditoriju, kādā brīdī viņš var būt uz mazliet citu mērķa auditoriju, bet kopumā tā ir viena un tā pati mērķa auditorija. Tad manā gadījumā tie ir cilvēki, kam ir svarīga veselība, cilvēki, kas grib justies labi, cilvēki, kam vajag enerģiju ikdienā, vairāk tā kā uz sievietēm mana informācija ir nevis uz vīriešiem, bet nāk arī vīrieši klienti, jo viņi jau arī to pašu visu skatās, jo cilvēks jau pa lielam ir vai vīrietis vai sieviete, tāpat ir cilvēks, ja? Bet man ir definēts tāds kā avatārs, uz kuru es koncentrējos ikdienā, ja? Tā, nepārslēdzas tagad man šī prezentācija, es esmu kaut ko pazaudējis. Tā ir. Ir, jā, kas var mēģināt es palīdzēt? Viss kārtībā. Tas iedos vienkārši tādu kā fokusu, uz ko tad es runāju, un to ir svarīgi saprast. Sava mērķa definēšana. Šis arī ir ārkārtīgi svarīgi. Pirms mēs vispār kaut ko sākam darīt, ko es gribu panākt ar to, ko es daru, kāpēc es lieku saturu. Vai es vienkārši gribu rekomendēt produktus citiem, lai saņemtu sev šo iespēju lietot produktu bez maksas, ja, kas bieži vien ir vispār motivācija cilvēkiem tīkla mārketingā dalīties ar to, ka es te lietoju, un tad tur citiem padalos, tās referālā atgriezeniskā saite un tā tālāk, ja? Kaut kāds labumiņš sev. Vai tu jau veido savu klientu loku, kas ir jau biznesa pirmais solis, ja, kad tā nopietni ar to nodarbojies, vai tu jau veido biznesu un ej uz šo te partneru loku, vai vienkārši gribi izveidot savu zīmolu, veidot tēlu, atpazīstamību, vai, piemēram, tas mērķis var arī būt, gribu sasniegt 1000 sekotājus 6 mēnešu laikā. Ja viena brīdi gribi startēt, es sākumā sāku ar Facebook, jo es nebiju citās platformās, vienkārši liku saturu, postus no kolēģiem, kuriem jau bija kaut kas gatavs, jo es sākumā biju vai nu grūtniece vai barojoša māmiņa, un es neveltīju īpaši daudz laika šim biznesam. Vairāk es to darīju tā kā sirdspriekam, kā hobiju, lai dabūtu šo iespēju lietot produktus bez maksas, kas notika jau pirmajos pāris mēnešos. Un vienkārši tādā kā default režīmā, copy-paste, visu laiku liku citu veidoto saturu, līdz es vienā brīdī sapratu, ka man patiesībā gribās pašai kaut ko no sevis dot. Un tad, kad mums ir ko dot, tad jau mēs varam sākt dot. Kamēr mums nav ko dot, mēs varam dalīties ar to, kas kompānijā iekšienē ir, jo mums ļoti daudz kolēģi veido dažādus materiālus, regulāri notiek projekti, izaicinājumi, dažādās vietnēs, ja, un ir veselības lekcijas gan klātienē, gan online, veselības pusstundas, un ar šo visu informāciju tu arī vari dalīties. Tāpat arī, piemēram, ir cilvēki, kas katru dienu dalās ar kādu labu domu graudu. Arī tā ir satura veidošana. Tādā veidā tu regulāri liec saturu, tevi pamana,
Un ir daudz vieglāk būt redzamam, jo mūsu mērķis ir, lai mēs esam atpazīstami, lai mēs esam redzami, lai mums uzticas, lai pie mums grib vērsties cilvēki. Tāds ir tas mērķis, kāpēc mēs vispār esam šajās te online platformās. Attiecīgi Instagrams tad būs tāda vizuāla noformējuma platforma, kur jābūt estētiski skaisti, visam ar vāciņiem, tādam izplānotam, strateģiski pārdomātam. TikToks atkal ir šī te platforma, kur vairāk ir video formāts, man ir kaut kādas pārdomas, es ieju, padalos, ielieku to video, ja. Ir arī YouTube un LinkedIn, bet es šīs divas platformas pati neizmantoju. YouTube vairāk ir tā kā podkāsti, ieraksti. YouTube es izmantoju kā videotēkas arhīvu, kur ir saglabāti video priekš maniem klientiem, lai es tos varu ātri, ērti atrast, piemēram, par ūdens pagatavošanu, koralmaiņu, ja, un par pakām, par produktiem, kaut ko tādu. Ja, tā kā platforma tīri kā bibliotēka. Un LinkedIn mēs arī nesen ar kolēģītēm runājām, ka patiesībā ir pilnīgi tāda tirgus daļa, kas nav vispār aptverta, jo tur neviens uztura bagātinātājs neizplata. Tā ir tāda kā profesionālā vide cilvēkiem, kas meklē kolēģus, meklē darbiniekus, bet tur taču arī tu vari būt personība, tur arī var dalīties ar saturu, ar video, ar ierakstiem un stāstīt, ka tev ir šķieta produkti un tu meklē partnerus, kas palīdzēs tev viņus virzīt tālāk. Un tad, kad jau mēs sākam, atkal es te kaut ko piespiedu. Tā, līt, mīļie, paldies par pacietību, es to daru pirmo reizi. Jā, un tad, kad jau sāc veidot saturu, ir jāsaprot, ka saturam ir jābūt daudzveidīgam, interesantam, aizraujošam. Ja mēs visu laiku runāsim par vienu un to pašu, mēs ātri apniksim saviem sekotājiem, jo viens ir piesaistīt tos klientus, bet otrs ir viņus arī noturēt un iedot kaut kādu labumu. Satura formātiem ir jābūt dažādiem, daudzveidīgiem. Piemēram, tas ir kāds raksts ar foto, tas ir kāds video, vai tā ir tiešraide ar kolēģi. Pašā sākumā, kad es neko vispār nezināju par šīm veselības tēmām un veselības koncepciju kā tādu, pirmkārt es skatījos veselības lekcijas konspektē, lai es vismaz kaut ko zinātu, lai es būtu tāds mazliet gudrāks cilvēks, tad es paralēli visam šim augu un attīstījos, izglītojos, un es aicināju cilvēkus, kas zināja, ko runā, no kolēģu vidus, kas ir augstāk stāvošie mentori, lai viņi runā manās tiešraidēs. Ja? Un es vairāk tā kā vadīju šīs tiešraides, kur viņi dalījās par kaut kādiem projektiem, par kaut kādām tēmām, vai tur aknu veselība, vai tur locītavu veselība. Un līdz ar to arī klausoties šīs tiešraides, kuras vadīju es pati, es izglītojos un izglītojās arī mani sekotāji. Tāpat arī mums ir jārunā par dzīvesveida uzlabošanu, kas arī ir šī te pamatmisija mūsu, jo tieši strādājot uztura bagātinātāju jomā, tas jau ir viss par veselību, par veselīgu dzīvesveidu. Un savā ziņā arī mums ir jāsāk mainīties, ja mēs to līdz šim vēl neesam izdarījuši, jāsāk ne tikai lietot uztura bagātinātājs, bet jāsāk arī vispār kopumā veidot šo te veselīgo dzīvesveidu. Tātad sākam pārdomātāk ēst. Jo iedomājieties, ja mums seko cilvēki, viņi skatās mūsu saturu, bet mēs katru dienu ēdam čipšus, bet ēdam uztura bagātinātājs, kādas vērtības mēs saviem sekotājiem translējam, ja? Vai, ja es nedomāju vispār par fiziskajām aktivitātēm, neju nekad svaigā gaisā, piekopju kaut kādu neveselīgu dzīvesveidu, lietoju alkoholu, smēķēju un, var sakot, mēs ar savām platformām, ar saviem kontiem ietekmējam cilvēkus un ir ārkārtīgi svarīgi nest tik tiešām tādas tīras un vērtīgas vērtības, jo mēs savā ziņā uzņemamies atbildību par cilvēkiem, kas mums seko, tādēļ tomēr ir jāpiedomā, ja? Tas ir tā ir mana tāda pārliecība, ka tas ir jādara, bet katrs dara pa savam. Publikāciju varianti, ko tad mēs varam likt, tad dažādus ierakstus par veselību un uztura bagātinātāju priekšrocībām. Es esmu novērojis, ka Latvijā cilvēki ārkārtīgi maz zina par uztura bagātinātājiem, turklāt viņi no viņiem ļoti baidās, jo ir dažādas iestādes un speciālisti, kas biedē,
Bet jāņem vērā, ka tieši uztura bagātinātāju pārstāvji ir tie cilvēki, kas visvairāk zina par uztura bagātinātājiem. No kompānijas nāk ārkārtīgi daudz dažādas prezentācijas un produktu apraksti, ir arī dažādi pētījumi, kur mēs varam izglītoties un šo informāciju nest tālāk saviem sekotājiem. Un tieši iemācīt šo mīlestību pret uztura bagātinātājiem, likt saprast, cik viņi patiesībā mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi, ka bez viņiem mēs patiesībā vairs nevaram, lai gan it kā to nevar teikt, bet realitāte cilvēku vidū un arī starp klientiem, ko es esmu novērojusi, ir tieši šāda, ka vairs nevar. Un tad, kad man vienā brīdī, kad es ar veselīgu dzīvesveidu notievēju, bet neatrisināju pilnīgi nekādas veselības problēmas, tikai nometu liekus kilogramus, bet veselības problēmas samilza, es sapratu, ka uztura bagātinātāja joma ir tā, kas nākotnē glābs pasauli, ņemot vērā, cik ļoti pārtika kļūst sliktāka ar katru gadu. Ja? Tā kā mēs visi esam īstajā vietā, galvenais izglītot mūsu auditoriju. Uztura bagātinātāju kontekstā ļoti vērtīgi ir runāt par šiem uzturvielu deficītu simptomiem. Par kādas pazīmes ir, ka trūkst magnīs, kādas pazīmes ir, ka trūkst kalcijs, kālijs, A vitamīns, D vitamīns, tur ir tik daudz par ko runāt, ja? Īsi un kodolīgi pašu svarīgāko, lai mēs iedodam šo te labumu saviem cilvēkiem, lai viņi sāk saprast un paši novērot, kas tātad manā ķermenī stāsta par to, ka man jau ir kaut kādi dažādi uzturvielu deficītu simptomi. Mēs varam dalīties ar dažādiem padomiem un pieredzes stāstiem no klientiem, aicināt savus klientus vai partneru klientus, kuriem ir dažādi veselības rezultāti, tieši lietojot mūsu produktus. Dažādus interesantus faktus par veselību un uzturu. Ir ārkārtīgi daudz literatūras. Mēs varam iedvesmoties no jebkuras grāmatas par veselīgu dzīvesveidu. Grāmatu ir ārkārtīgi daudz. Pa 3 gadiem mana personiskā biblioteka ir ļoti plaša kļuvusi, kur agrāk nebija nevienas grāmatas, un visas ir par veselību. Katrā lapā ir kaut kāda ideja, video rullītim. Galvenais ņem un dari. Dalies ar personīgiem piemēriem, kā tu uzturi veselīgu dzīvesveidu. Un tieši šī mana pieredze, mans dzīvesveids ir jābūt apmēram līdz pat 80% no visa mūsu satura. Es dzeru ūdeni, un man vienreiz viens klients pateica tā, ka bļāviens, es skatos uz tevi, tu katrā mūsu angļu valodas grupiņā, katrā kursā online vienmēr dzer ūdeni. Es skatos un es atceros, ka man arī jādzer vairāk ūdeni. Ja mēs runājam par dzīvu ūdeni, mēs vienmēr visur esam ar ūdens pudeli. Vai tā ir korāla kluba ar uzrakstiņu, ja? Vai bez, vienalga. Mēs esam tas, ko mēs pārstāvam. Man vienmēr līdzi ir korāla kluba produkti. Vai tas ir pentokāns, ja man trūkst enerģijas. Es kafiju patērēju ļoti maz šobrīd, jo man taču ir pentokāns. Un šādi visādi kadri no dzīves, kur tu rādi, ka tu tik tiešām lieto to, ko tu iesaki citiem. Jo cilvēkiem visbiežāk ir tas priekšstats, kad jā, viņi te kaut ko tirgo, bet viņi gan jau paši nelieto. Ir ārkārtīgi arī daudz dzirdēts, un tā arī ir darījuši dažādi speciālisti dažādās jomās, ja tieši tīkla mārketingā, ka patiesībā viņi tikai tirgo un viņi paši nemaz nelieto. Un mēs veidojam šo te uzticamību mums, un caur savu produktu to ļoti labi var parādīt. Tālūk. Regularitāte. Tā būs pati lielākā veiksmes atslēga, lai vispār ar satura veidošanu sasniegtu savu mērķa auditoriju. Jo biežāk tevi redz, jo vairāk tu paliec atmiņā, un būtībā tu jau iesēdies zemapziņā. Jo internetā šobrīd ārkārtīgi daudz cilvēki, speciālisti, jau arī ārsti dažādi sāk runāt par uztura bagātinātājiem. Ļoti daudz cilvēku runā par uztura bagātinātājiem, katrs ar savu regularitāti, jo biežāk tu to darīsi, tur arī ir limiti kaut kādi, ja par tiem arī parunāsim, jo vairāk tu paliksi atmiņā, jo spilgtāks tu būsi, tāpēc man šodien ir sarkans džemperis, izvēlamies košas krāsas, kaut ko paliekošu, kaut kādus aksesuārus, akcentus, lai mēs esam pamanāmi. Ja mēs runājam pie manas baltās sienas, baltā kreklā ar blondiem matiem, mūs tajā video praktiski neredz, un tādus video praktiski neskatās. Te arī jāpieslēdz klāt ir radošums, kreativitāte, un ir vērts arī paskatīties satura veidošanas kursu virzienā. Ir dažādi eksperti, kas ik pa laikam piedāvā daudz ko, un tik tiešām šīs zināšanas, ko viņi piedāvā, un tādi
life hacki un interesanti padomi ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo no tā var ļoti, ļoti daudz ko iemācīties. Ja? Nu, lūk, un tad, kad tu esi ilgstoši runājis, tad jau cilvēki, es te zinu, ka tu jau kaut kādu laiku runā par uztura bagātinātājiem, izskatās, ka tu saproti no šī visa. Man ļoti bieži ir rakstījuši klienti un pat ne klienti, ja, kuri vienkārši grib pajautāt kaut ko, jo tu esi pamanīts. Tad ir ārkārtīgi svarīgi nepadoties pēc 1. mēneša, 2. mēneša, 3. mēneša, bet mērķiecīgi turpināt darīt, turpināt virzīties uz savu mērķi, jo tikai darot atnāk rezultāts. Es redzu ikdienā ļoti daudz cilvēkus, kas arī mūsu kompānijā un arī citās, jo es sekoju dažādiem cilvēkiem. Es redzu to, kad pamēģina mēnesi, pamēģina 2, satura veidošana nav par mani, tas nav priekš manis, tas man vispār šitas neiet un ātri padodās. Es domāju, es esmu tieši tāpat ļoti daudz reizes, un ir bijuši periodi, kad es nolaižu rokas, padodos, jo es ieliku video un man neviens neuzrakstīja. Bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka tas, ko tu dari, ir uzkrājums, jeb fundaments tavam nākotnes biznesam, tad tu pārstāji skatīties, cik tur skatās, vai tur kāds raksta, vai tur kāds komentē, jo patiesībā šim visam nav nozīme. Protams, ja mēs sākam jau padziļināti analizēt saturu, kuru mēs ikdienā veidojam, lai viņu uzlabotu, un to es iesaku darīt tad, kad jau mēs profesionāli tik tiešām to daram, un tas jau sanāk ļoti viegli, ātri, tad var tādu kā diagnostiku taisīt savam saturam, ja, vai vislabāk uzaicināt kādu profesionāli, kas var palīdzēt saprast, ko tad darīt, ko tad nedarīt saturā. Ja. Bet pašā sākumā vienkārši filmēt video un filmēt nākamo un nākamo un nākamo un nedomāt par to, vai viņus kāds skatās vai neskatās, komentē, nekomentē, vai man kāds uzrakstīja vai nē. Jo ticiet vai nē, agri vai vēlu tie cilvēki pamanīs un uzrakstīs. Tas, ko es iesaku ikdienā, lai ir šī regularitāte, ir veidot šos te īsos stāstiņus, jeb storijus, kuri pazūd ik pēc 24 stundām. Ideālais cipars ir 3 līdz 15, minimums 3, jo tev katru dienu ir sevi jāparāda. Maksimums 5, jo tad, kad tur ir 10, 20 cilvēkiem apnīk visu laiku tur šķirstīt, un tas ir pa daudz, un viņi sāk tā kā, pārslēgties uz nākamo satura veidotāju, un rezultātā tev sašķobās algoritmi. Par daudz ir par skādi. Tāpēc tā kā ievērojam tādu samērīgumu. Un ja mums tik tiešām ir ļoti daudz ko teikt, mēs veidojam reels video vai postu, kas ir šis te paliekošais rullītis, ja? Tāds garāks video vai pat tiešraide. Ja? Ir jāmāk arī dozēt šo te saturu samērīgi. Storijiem vairāk ir jābūt tādiem kā izklaidējošam saturam, dinamiskam, jāmaina kadri, tad tu rādi sevi, tad tu rādi kādu citu, tad tu rādi savu krūzeru, ūdeni. Visu laiku jābūt tādai mainīgai tai kustībai, lai nebūtu garlaicīgs saturs. Un atceramies par košām drēbēm, par aksesuāriem, par kaut kādiem notikumiem, par cilvēkiem, kurus mēs varam iesaistīt savā saturā, vai tie ir bērni, vai tie ir vīri, protams, ja viņi dod savu piekrišanu, ja? Kāds teiks, varbūt ļaunas acis un nedrīkst bērnus rādīt storijos un ko tik nedrīkst, ko tik nedrīkst. Tās ir zemapziņas programmas, kas mūs ierobežo nerādīties, neparādīties, iespējams kaut kādas pagātnes paauģu traumas, jo ja tu sevi parādīsi, tevi nosūdzēs, aizvedīs uz Sibīriju. Ja? Es teiktu tā, ka mūsdienu laikmetā ir normāli sevi parādīt savus tuviniekus, jo mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un tieši caur storijiem ļoti labi var parādīt savu personību, un šajā sadaļā rodas uzticamība tev kā cilvēkam. Reels video vai posti savukārt ir šī te vērtīgā informācija un rīks jaunas auditorijas piesaistēji. Ja mēs ieliekam video rullīti, kur mēs stāstam, piemēram, par magnieta deficīta simptomiem, un uz šo rullīti mums atnāks jauni sekotāji. Es šobrīd tā kā par TikTok vidi vairāk runāju, vai par Instagram, ja. Īstenībā arī šie rullīši strādā diezgan labi Facebookā, ja, bet vienā brīdī sajūtu, ka Facebookā mana tā kā šī te klientu loks ir ļoti izsmelts. Ja, jo tur grūtāk ir ar šiem algoritmiem sasniegt kaut ko tur vairāk. Un tāpēc es pārgāju vienā brīdī uz TikTok, un tur arī sākās mans veiksmes stāsts. Lūk, tur mēs caur Reels video parādām savu eksperta
ko mēs zinām, ko mēs protam, ko mēs dodam labumu cilvēkiem, lai viņi no tā arī kaut ko saņem. Un ļoti labi, ja mēs mākam šo saturu arī miksēt video formāti, tā tad ir storija, reels video vai tiešraides, un vismaz reizi nedēļā, vai kaut vai reizi mēnesī, atkarībā no tā, kā mums ļauj. Mēs veidojam tiešraidi, kur uzaicinām kādu ekspertu, ja mēs paši vēl neesam tik izauguši, ja, kas mūsu kontā dalās ar vērtību, kur var uzdot jautājumus, pieslēgties. Mēs kā cilvēks arī esam parādīti, ir šī vērtība. Ja. Storija jeb stāsti. Manuprāt, es par storijām izstāstīju diezgan daudz iepriekšējā storijā, iepriekšējā slaidā, bet svarīgi ir atcerēties, jā, ka caur storijiem mēs veidojam komunikāciju ar savu auditoriju, veidojam saikni, nebaidamies izmantot aptaujas, dažādas interaktīvās pogas, šie te balsojumi, piemēram, iespēju uzdot man jautājumu sadaļu, vai pievienojam linkus, kur var nospiest un aiziet uz kādu veselības lekcijas ierakstu, piemēram. Nebaidamies izmantot visas funkcijas, ko piedāvā šie storiji. Ja mūsu storija ir katru dienu vienādi, kur ir runājošā galva, kas ir no maniem kursiem par satura veidošanu, vislielākā kļūda satura veidošanā ir katru dienu filmēt video, šādi, kur visu laiku redz tikai manu galvu, nav vietas tekstiņiem, nav vietas interaktīvajām pogām, ja mēs izmantojam satura veidošanai šo kameru, nevis priekšējo kameru, bet aizmugurējo kameru, uzliekot leņķi 0,5 un filmējam sevi šādi. Mēs skatāmies nevis uz sevi kamerā, bet mēs skatāmies uz pašu kameru, un tādā veidā mēs varam izveidot acu kontaktu ar mūsu mērķa auditoriju, un mūsu video būs daudz uzrunājošāki, profesionālāki un daudz interesantāki. Un būs vieta arī pievienot subtitrus, tekstiņus, vai, piemēram, minūti garš video, kur es kaut ko stāstu, ja, un tad kaut kāds trigger teksts, noklausies līdz galam, tu nezini, kas ar mani šodien notika. Šāds uzraksts ir kā triggeris, kas aicina klientu noklausīties līdz galam, kas tad ar tevi šodien tāds notika. Un mēs ar šiem tekstiņiem dažādiem varam spēlēties ikdienā. Un tieši tas pats sarkans, ja, kā jau minēju, aksesuāri, kaut kādi notikumi, kaut kāda lieta, ko mēs rādām savā saturā, ja, kas arī būs kustība dinamikā. Tur var ļoti daudz spēlēties. Atceramies, ka tā ir tas, ko mēs darām, patiesībā ir spēle, eksperiments. Un nav jādomā par to, cik slikts video bija vakar, bet jādomā par to, ka katrs nākamais video būs labāks un labāks un labāks. Un vienā brīdī, kad es sapratu, ka perfekcionisma dēļ es ļoti daudz tērēju laiku, jo es pārfilmēju dažādus video, jo gribās to īsto storiju ielikt, ja, un te es kaut ko nepareizi pateicu, un tur es vēl kaut ko ne tā pasmaidīju. Tajā brīdī, kad tu saproti, ka šo perfekcionismu ir jāmet malā, tu sāc ietaupīt ļoti daudz laika, tu paliec īsts, un cilvēki daudz labāk sāk skatīties tavu saturu. Un man pat ir bijuši tādi video, kur man ir vai spināti zobos pēc pusdienām vai kaut kas tāds, un es viņu speciāli nedzēšu ārā, jo tad cilvēkam ir iespēja uzrakstīt man, klausies, tavā storijā tev spināti zobos. Ja? Tad, mēs sākam spēlēties ar savu auditoriju, un patiesībā tā ir tāda ļoti brīva, atvērta, forša komunikācija, un neaizmirstam arī, ja mums ieliek komentārus, mēs uz viņiem atbildam, jo mēs veidojam šo komunikāciju caur savu saturu ar saviem sekotājiem. Es bieži esmu novērojusi, ka cilvēki nekomentē atpakaļ, un tad tie visi jautājumi un tekstiņi paliek neatbildēti, ja tas cilvēks ir tā kā neievērots. Jo tad, kad mēs aizējam kaut kādā diskusijā, protams, viņai jābūt ir pamatotai, jo mums nevienam nekas nav jāpierāda, ja, un nav jācīnās ne par ko. Bet tad, kad mēs aizējam uz tādu mērķtiecīgu, jēgpilnu sarunu, no tām sarunām var atnākt arī kāds klients, ja, kurš beigās pasaka, jā, ja tu šādi saki, tad laikam tā arī būs. Kas tev tur ar to dzīvo ūdeni? Ja? Galvenais ir uzturēt komunikāciju. Un pats svarīgākais nav gluži pa tēmu, bet patiesībā ir ļoti, ļoti par tēmu satura veidošanu un klientu piesaiste, jo pa 3 gadiem ir diezgan sanācis ar sevi pastrādāt. Es sapratu to, ka nav tādas īpašības, kuru mēs sevī nevaram uzlabot. Mēs varam pilnīgi visu. Es kādreiz nebiju spīkeris, nebiju orators, man nebija harizmas,
Un es skatījos uz tiem veiksmīgajiem cilvēkiem un domāju, es arī tā gribu. Un ir pagājuši 3 gadi, un es šobrīd varu teikt, ka man ir harizma, man pašai patīk, kā es izskatos, kad es komunicēju ar cilvēkiem gan online, gan tiešraidēs, gan klātienē, un kā es redzu, kā es māku šo te auditoriju noturēt, šo te uzmanību, un ir jautājumi un paceltas rokas, ja pēdējā preļu lekcijā. Tas viss ir attīstījies ar 3 gadu laikā vienkārši darot, un pērku dažādus kursus pašizaugsmei. Nu, esmu uzsākusi beidzot meditēt, kas man grūti gājis ir līdz šim. Elpošanas prakses, vērtīgas pašizaugsmes grāmatas, dažādi video rullīši. Mans vienīgais saturs, kur es skatos, ir nevis TikTok smieklīgie video, kaķīši vai kaut kas tāds, bet tik tiešām tādas lielas personības ar gaismu sirdī, tādas plašas personības tādā, nu, tiešā nozīmē, kuri pasaka tādas lietas, ka tu vienkārši ar sirdi sajūti, ka tā tas ir. Un šī pašizaugsme, darbs ar sevi, viņš nekad nevar beigties. Jo, piemēram, man bija jāstrādā ar sevi tad, kad bija pirmie negatīvie komentāri. Bija jāiemācās viņus pieņemt, bija jāiemācās tikt galā ar šīm sajūtām, kad viņi nāk. Un, ziniet, tad, kad es izstrādāju šo negatīvo komentāru sajūtas sevī iekšā, šie komentāri pazuda un vairs tādu nav. Jo mums visums sūta tieši tos izaicinājumus, ar kuriem mums ir jāiemācās tikt galā. Ja mēs pie katra komentāra sacepsimies, lamāsimies, dusmosimies, iziesim uz cīņu, sāksim tur kaut kādas asas diskusijas ar tādiem uzbrukumiem un kaut kādām negācijām, mēs neko nebūsim iemācījušies, un tas turpināsies tik ilgi, kamēr tu pats sapratīsi, ka laikam kaut kas ir jādara savādāk. Vienmēr visu ar mīlestību, ar gaismu, argumentējot pēc tā, ko mēs zinām, gan par produktiem, gan par vispār zinātniskajos pētījumos var atrast ļoti daudz par mūsu produktiem. Galvenais ir meklēt, interesēties un dot šos te argumentētos viedokļus atpakaļ, lai izglītotu cilvēkus, jo tieši tāpēc jau mēs esam, lai nestu gaismu, lai nestu informāciju. Un, manuprāt, mēs arī esam ne tikai, lai virzītu savu produktu tirgū, bet mēs cilvēki redzamie, kur ir tikai 5% pasaulē, kas nebaidās no kameras, un te jau varam sev pasist pa plecu, ja, par drosmi. Mēs esam tie cilvēki, kas nes labas emocijas citiem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka mēs nestāstam par to, ka mums ir arī sliktas dienas un tēlojam, cik viss ir lieliski. Nē, bet ja man šodien salūza mašīna, es nečīkstu kamerā, cik slikti, ka man salūza mašīna un nevar aizbraukt uz darbu. Es stāstu, kā es atrisinu šo situāciju, kā es ar to tieku galā, kā es priecīgi iekāpu autobusā un galu galā nekas nav noticis. Pozitīvā domāšana, tādēļ darbs ar sevi ir ārkārtīgi svarīgi, jo cilvēki jūt, vai tu esi pozitīvs, vai tu esi negatīvs, cilvēki jūt tavu enerģiju un viņi pievelkās tieši uz tavu enerģiju. Tādēļ ir, mēs nevaram dot šeit, no šejienes kaut ko, ja tur nekā nav. Tad ir svarīgi uzpildīties regulāri, atrast laiku sev, vai tās ir meditācijas, vai tas ir vienalga kaut kas. Katram tas ir savs, bet ir mērķtiecīgi jāuzpilda sevi, lai mēs varam dot cilvēkiem kvalitatīvas emocijas. Ja, jo, kā jau es minēju, mēs netirgojam produktus, mēs tirgojam emocijas. Un galu galā arī psiholoģiski, ja mēs skatāmies kopumā, satura veidošana patiesībā un darbs ar klientiem tajā skaitā ir diezgan psiholoģiski izaicinošs darbs. Varbūt liekas viegli, kreatīvi, aizraujoši, bet aizkadrā ir ļoti daudz. Mēs paši esam sev priekšnieki, mēs paši montējam savus video, mēs paši uzstādām gaismas, paši meklējam savu mikrofonus, mēs visu darām paši. Un tas ir tāds plaša spektra darbs, kur vēl ir pa vidu Korāla klubu uztura bagātinātāji un viss pārējais, ja, un dzīvesveids un veselība, un mums ir jāmāk tā kā lavierēt starp visu šo, nepazūdot tajā visā. Tādēļ ir svarīgi vakarā atlaist spriedzi, sazemēties, pabūt savā centrā, un tik tiešām, ja tu to vēl nedari, tad ir pēdējais laiks sākt strādāt ar sevi, jo līdz ar to sāks ļoti strauji augt visas jomas dzīvē, nevis tikai Korāla kluba biznesa vai tikai šī te klientu piesaiste.
Nu jā, un mana pieredze, manuprāt, es jau visā šajā izstāstīju savu pieredzi. Mans veiksmes stāsts ir tāds, ka pirmo gadu patiesībā es biju tādā kā guļošā režīmā, gaidīju bērniņu, es visu uzsāku 4. grūtniecības mēnesī, tātad es biju grūtniece, un bieži mēs dzirdam, man nav laika, es esmu stāvoklī, man nav laika, man ir 5 bērni, man nav laika, man ir jāiet uz darbu, man nav laika par to, par šito, par vēl kaut ko. Ja tā nav tava lieta, tev nekad nebūs laika šim. Ja tā ir tava lieta, tu atradīsi vismaz stundu, vismaz 15 minūtes, bet tu regulāri to visu darīsi. Un tad, kad es sapratu, ka šī ir mana vienīgā lieta, kas mani aizrauj, pagājušā gada pavasarī es aizgāju no darba, kur es biju atradusi nesen, jo es dzīvoju Lietuvas pierobežā, un šeit ir diezgan grūti atrast tiešām labu darbu un slikti apmaksātu darbu. Es neesmu gatava strādāt, labāk es nedaru neko. Tas varbūt lepna vai kā, bet, nu, ja man ir 5 bērni, tad man ir jātiecās uz kaut ko vairāk. Ja? Un tajā brīdī, kad es sapratu, ka esot savā rutīnas darbā, kur ir darbs ar datiem, brīnišķīgi kolēģi, brīnišķīgi darba devēji, apmaksātas pusdienas, vienas vienīgas priekšrocības, bet es sapratu, ka es nerealizēju savu potenciālu. Es nevaru nodarboties ar to, kas mani tik tiešām aizrauj. Un es sapratu, ka korāla klubi ir tas, kas mani aizrauj līdz sirds dziļumiem. Un pagājušajā gadā es pieņēmu lēmumu sākt iet tiešām 100% biznesā uz pilnu slodzi. Un jāsaka tā, ka janvārī atnāca pirmais stabilais partneris, kurš strādā offline, bet ar fantastiskiem rezultātiem. Arī tā var darīt. Ja? Tāpat arī sāka nākt apzināti klienti, tādi klienti, kas strādā ar sevi, jo mēs pievelkam to, kas esam mēs paši. Ja mums nāk tādi īgņas, dusmīgi, visu laiku neapmierināti, visi piekasās, padomājam, kāds esmu es, ja mēs pievelkam tādus pašus cilvēkus. Un tad, kad mums sāk nākt tie tādi, jau, jā, es zinu, es saprotu, kas man tur jāpērk, es visu ņemu, jā, man pašai šoks, ka man pagājušajā mēnesī šis te procents, ko cilvēki, kas reāli kaut ko pērk, ir 51, un tas ir ļoti, ļoti labs skaitlis, un arī apgrozījums pieauga praktiski 2 reizes. Man likās, ka es neko nedaru pagājušajā mēnesī. Ja, man bija tāds mēnesis, ka es nevaru neko paspēt, visādi citi izaicinājumi, un es pārstāju veidot saturu. Bet viss mans saturs, ko es biju veidojusi pirms tam 3 gadu garumā, lēnītēm, solīti pa solītim, joprojām ir sociālajās platformās, to skatās joprojām klienti, joprojām man ik pa laikam kāds uzraksta, pat ja es neesmu izgājusi video jaunu ielikusi jau kādu laiciņu, ja. Tāpat viss notiek, jo pēc kaut kāda laika mēs sākam savākt sava darba augļus. Kopumā, ja es tā skatos, kopš reģistrācijas korāla kluba, man pagāja 3 gadi, 2,5 gadi, ja, līdz sāka nākt tādi reāli redzami, tādi labi augļi. Bet tādā biznesa skatījumā apmēram gads mērķtiecīga darba uz pilnu slodzīti, veltot vienkārši ar sirdī, dvēseli, ar mīlestību to, ko es daru, tam, ko es daru, un rezultāts nāk. Šeit mēs varam varbūt parunāt par biežākajām kļūdām, arī tā kā mums ir ar laiku. Nu, varam vēl kādas minūtes, 15. Es mēģināšu ļoti ātri. Es izvilku tādas, manuprāt, biežākās kļūdas, kuras nevajadzētu darīt, kuras pati esmu pieļāvusi un vēl joprojām pieļauju, bet, manuprāt, ir vērts par to runāt, jo mēs, pat ja mēs šodien izveidojam varbūt to kļūdaino video, nekas, es viņu tāpatās ielieku, jo man svarīgi ir regularitāte, ja? Vai atkal šodien es rakstīju video storijos par šo te runājošo galvu, kur ir tikai mana galva 5 storijas no vietas un katras minūtes garumā, ja? Nekas, rīt būs labāk. Bet ir labi zināt, ko darīt pēc iespējas retāk, jo tad tas saturs paliek kvalitatīvāks. Tad pirmkārt tā ir neregularitāte. Arī man ik pa laikam video ir neregulāri, bet pateicoties līdz šim ieguldītajam darbam un regulāri liktajiem video, auditorija tiek tā kā apstrādāta un klienti nāk arī tagad. Ja? Jo, ja mēs esam pašā sākumā, tikko pirmo mēnesi kaut ko sākam darīt,
tad tur vienu video ieliekam, tad neieliekam. Jāsaka tā, ka lielāko daļu mūsu satura mūsu sekotājs pat neredz, jo viņi redz kaut kādu daļu no tā video, tāpēc ir svarīgi vismaz, vismaz katru dienu, katru darba dienu ielikt kaut ko, ja tas ir kāds rullīts, ja. Sliktākajā gadījumā 2 reizes nedēļā ielikt to rīla rullīti, ja. Bet storijiem ir jābūt katru dienu, izņēmums ir, piemēram, svētdiena, kad mēs atpūšamies, jo tas arī uzlabos atkal algoritmu. Pirmdien labāk skatīsies, jo cilvēks domās, kur tad tu biji palicis svētdienā. Pārāk daudz vai tikai pārdodošs saturs. Es bieži redzu, kad ir cilvēki, kas visu laiku liek produktus. Sevi nerāda, nestāsta, ka es šobrīd lietoju tur tādu paku, šitādu paku, dzer to ūdeni tā tālāk, jo negrib vēl pagaidām sevi rādīt, bet viņi visu laiku liek vienu un to pašu produkti tādi, šādi, vēl kaut kādi. Tas ir pārdodošs saturs, kas cilvēkiem ļoti nepatīk, un šādu saturu vēlams ir likt 10%, ne vairāk. 1 no 10 video mēs liekam pārdodošu saturu, ja? Jo mēs arī nevaram nepārdot. Ja mēs nekad cilvēkiem nestāstīsim, ka pie mums kaut ko var nopirkt, viņi nekad to neiedomāsies paši. Tādēļ ik pa laikam tas ir jāatgādina, bet lielākoties pārdošana notiek tieši storijos katru dienu ikdienā, nevis savos video, ja? Ja ir video pārdošanai, kad es piedāvāju organismu attīrīšanu, iziet veselības koncepciju un tā tālāk, obligāti beigās saki, ko tu piedāvā, kā ar tevi sazināties. Nevis vienkārši es te piedāvāju, un ja tu gribi meklēt kaut kur pats, ja, ir svarīgi pieminēt. Bet ja tikai un vienīgi katru dienu redzēs šos te produktus, cilvēki vienkārši atsekos. Es pati atsekoju ļoti daudz cilvēkiem, kas spamo, jo man ir par grūtu. Es vispār cenšos ļoti maz patērēt saturu, ja es pati veidoju saturu, ja vienīgi tas ir tikai tā iemesla dēļ, lai atrastu kādu ideju, ko vēl es varētu nofilmēt. Ja? Un tad es, kam esmu piesakojusi pa veselības tēmām, tur es arī šeit kaut ko paskatos, bet es cenšos nepazaudēt savu laiku tur, jo tas ir tāds laika nosūcējs, laika zaglis, ir tieši skatīties citu saturu. Ja? Nespamot. Viens no spamošanas veidiem, arī ko es esmu novērojusi tieši Facebookā, ir cilvēku tagošana. Notiek kaut kāda veselības lekcija, piemēram, un es tur pietagoju tur 50, 100 cilvēkus, lai visi redz, ka notiks tā lekcija. Varbūt kāds atcerās, ka kādreiz bija tāda situācija, kad regulāri tiek uzlausti konti, un tad caur tiem kontiem parādās ieraksti, tāda vīrieša seja, un šeit var aizņemties naudu, un šausmīgi daudz cilvēki satagoti. Tas ir spams, tas ir skams, ja? Tas ir krāpnieciskais saturs, un šāda veida tagošana, pat ja mēs gribam informēt visus par šo te veselības lekciju, tas joprojām ir spams. Ja mēs gribam savus sekotājus apziņot ar informāciju, vislabāk darīt to privāti, rakstot katram ielūgumu, ja tie ir labi zināmi cilvēki. Ja mēs gribam vienkārši Facebookā visus savus sekotājus, tad ir tāda opcija, apakšā kā komentāru uzrakstīt @ un followers. Tā nav spamošana, mēs vienkārši informējam, ka esam ielikuši šādu postu, viņš var atnākt un paskatīties. Bet tad, kad mēs katram vārdiņu satagojam, tie visi cilvēki parādās pie mūsu posta, un tas nav jauki, ja mēs neesam sarunājuši ar viņiem kaut ko tādu vispār. Ja? Jo ir cilvēki, kas varbūt negrib nekādu saistību ar nevienu tīkla mārketinga kompāniju, bet mēs viņu tur esam tā kā pievienojuši, liekot viņa tuviniekiem noprast to, ka viņš ir saistīts kaut kādā veidā ar šo te saturu, kas tā nav. Tātad nedaram kaut ko tādu, kas varētu nepatikt citiem cilvēkiem. Satura pārslodze vai zema vērtība. Pārāk daudz satura ar zemu kvalitāti vai vērtību, piemēram, nekvalitatīvi video, miglaini video, ļoti slikta skaņa, aizspiests mikrofons, neviens nedzird, ko tur var teikt. Fonā bērni bļauj, neviens nedzird. Vai liekam katru dienu 2, 3 video, vai visu laiku pārpublicējam citu video, jā, arī ļoti daudz. Cilvēki nevar izsekot, tas ir pa daudz, jo vispār jau sociālajos tīklos ir ārkārtīgi par daudz informācijas. Ja mēs kaut ko liekam, tam ir jābūt vērtīgam un kvalitatīvam, jā, lai neizraisītu auditorijas apjukumu, kā šeit rakstīts. Koncentrējamies tātad uz kvalitatīvu un vērtīgu saturu. Auditorijas ignorēšana vai neiesaistīšana, arī tas nav labi.
Ja mēs neatbildam uz komentāriem, nesadarbojamies, un sadarbošanās ir šīs te aktivitātes pogas, ko mēs varam izmantot, ja, tad nav jau nekādas komunikācijas, mēs jau neesam interesanti. Un varbūt vispār cilvēks gribētu kaut ko citu redzēt, un ja mēs ar viņu nekomunicējam, mēs arī neuzzināsim. Mūsu sekotājs var iesaistīties mūsu satura veidošanā, piemēram, jautājumu sadaļā pajautājot, klausies, vīrusu laiks, ko tu iesaki, ko man tagad palietot, ja vai klienti, piemēram, paprasa. Un mēs šo varam izmantot arī kā vēl vienu video, un tādā veidā mēs runājam ar savu auditoriju. Ja? Tāpat arī komentāri. Mēs neignorējam komentārus, mēs atbildam vai vismaz uzliekam īkšķīti, ka mēs viņu redzam. Ja? Ja mums raksta privāti, pasakam paldies, ja tās ir sirsniņas un īkšķīši kaut kādi vai tur uguntiņas sūta. Ja? Vienmēr pasakam paldies, esam atvērti uz komunikāciju, nevis vienkārši tā, uz dullo kaut ko liekam, mums tur raksta, varbūt grib kaut ko nopirkt, bet mēs neatbildam, mums nav laika, mēs veidojam tikai saturu. Nepievilcīga vizuālā kvalitāte, tas, ko es arī iepriekš minēju, tas ir tā sliktā kvalitāte, kad tajā skaitā slikta gaisma, piemēram, slikta skaņa. Ir tomēr, ja mēs regulāri to darām, tomēr ir jāiegulda laiks un darbs un savā ziņā arī nauda. Piemēram, ja mēs kaut ko filmējam, varu parādīt, kas man te pēdējais tāds foršs atklājums ir. Lampas. Ūdenī ielika. Statīvi, lampas, šāds te, ko var pieknaģēt, šeit ir lampiņa, šeit var ielikt telefonu, un es vienalga, kur varu viņu piestiprināt, ja pie galda malas, un attiecīgi kvalitatīvi veidot video, nevis katru reizi tikai ar roka kratās, raustās, un cilvēks tur, kā ir, tā ir. Tāpat arī sākam apgūt dažādas platformas satura veidošanai, lai izgrieztu lieko, nogrieztu pauzes un visādas tur lietiņas un un B. Mācamies izteikties īsi, kodolīgi, kvalitatīvi, bez liekvārdības. Man tas nesanāk, bet, es cenšos. Ar laiku mēs sākam pamanīt, ko mēs varam uzlabot, un ja mēs pie tā mērķtiecīgi piestrādājam, pēc gada, pēc 2, pēc 3 mēs būsim profesionāli tajā, ko mēs šobrīd darām. Ja? Bet nevajag baidīties ieguldīties. Šāds te aprīkojums īstenībā nav nemaz tik dārgs. Es mikrofonu iegādājos par 10 eiro. Vienkārši tā, testa režīmā. Šo lampu es iegādājos ar visu statīvu apmēram 7 eiro no Temu pasūtīju. Ja? Vēl tādu mazu lampiņu, ko var uzlikt uz telefona pa 4 eiro, tā kā nav nemaz tik dārgi, mēs varam atrast diezgan labas lietas. Neadekvāta satura optimizācija platformai. Dažādas platformas pieprasa dažādus satura formātus. Jā, mums ir jāatcerās, ja tas ir Instagram, tad tur ir jābūt vizuāli noformētam un smukam visam, jo cilvēki tur meklē estētiski tādu baudāmu saturu. Ja? TikTok atkal var tā vienkārši tas ir video formāts. Ja mēs TikTokā tagad liksim mazus rullīšus, plakātiņus ar veselības lekcijām, ko mēs bieži taisam, ja? Tas īsti nebūs TikTok saturs, to neskatīsies, un tas nepaņems auditoriju. Šādi plakātiņi kustīgie vairāk ir piemēroti Facebookam vai vispār storijiem. Tikai storijos likt. Ja mēs gribam uzaicināt uz veselības lekciju TikTokā, mēs izvēlamies video formātu, kur mēs stāstam, rādam un beigās uzliekam plakātiņu, ja, lai precizētu adresi un laiku un datumu, kad tas notiek. Ja. Tas ir īsumā. Paldies visiem drosmīgajiem, kas veltīja laiku, noklausījās. Varbūt ir jautājumi. Tā, skatos, te mums ir sveikiņi. Dācis, atceros, cik daudz tavas pirmās tiešraides man izdevās pasargāt no izdzēšanas. Es ļoti daudz video sākumā tiešām gribēju dzēst, jo es nācu ar tādu. Es vienmēr esmu bijis tāds pesimists, perfekcionists, man vajag labāk un smukāk, un te es nepateicu pareizi, un man gribētos vispār pateikt tur savādāk, un es gribētu izskatīties smukāk. Tu vienmēr vari atrast, kāpēc nepublicēt savu video. Tu vienmēr vari piesieties, piekasīties, bet jāskatās ņemiet vērā, ka tas, kas ir mums prātā, tad mūsu kritiskais prāts, ir tas, kas mūs atrunā no daudz kā, it sevišķi no nezināmā. Es ar to pati cīnos katru dienu un vēl joprojām, un es šobrīd viņu apklusinu.
aizsūtu gulēt un saku, nē, man šita saka, ka man tagad tas ir jādara. Un tad, kad es daru caur sirdi un jau 3 gadus es klausos savu sirdi un intuīciju, es sapratu, ka tie lēmumi priekš manis ir paši labākie. Prātu nost, jo tur būs mamma teica, kolēģi teica, vienam nepatīk, otram nepatīk un vispār kāpēc baigā blogere tagad, ko es no saviem draugiem dzirdēju. Ja? Liek piebilst, ka mani draugi patiesībā nekad nav bijuši mani draugi, jo ja tavs draugs tevi neatbalsta tajā, ko tu dedzīgi dari, viņš vispār nav tavs draugs. Maini apkārtējos, ja? To var nomainīt. Un tīkla kompānijas ir viens no veidiem, kā atlasīt to vidi sev apkārt, kura tevi iedvesmos, atbalstīs. Man Dace vienmēr teica, nedzēs ārā ļoti labs video, jo biežāk tavējie tev to teiks, jo ātrāk tu pats tam sāksi noticēt. Jo patiesībā katrs video, katrs ieraksts, mūsu pārdomas ir ļoti, ļoti labs. Kurš teica, kā ir jābūt savādāk? Kurš teica, ka tu dari nepareizi? Es šodien kaut ko pateicu no teorijas, no kursiem, bet tāpatās man iekšā ir tā pārliecība, man vienalga, ka kursos teica tā. Es šobrīd jūtu, ka man vajag šitā darīt. Es gribu runājošo galvu filmēt, es filmēju runājošo galvu. Jo es vienīgā esmu savas dzīves autore, es vienīgā esmu sava satura veidotāja, un es redzu, ko skatās mani cilvēki, ka viņi skatās mani, un es arī turpinu tieši tādā pašā garā. un es ļoti daudz laika ietaupu nepārfilmējot entās reizes video. Un galu galā, ja mēs sākam pārfilmēt, mēs pazaudējam savu īsto es. Mēs paliekam samāksloti, uzspīlēti. Mēs runājam, šodien būs veselības lekcija Bauskā. To neviens negrib redzēt. Čau, čau, mīļie cilvēki, šodien būs veselības lekcija Bauskā, kuru vadīšu arī es. Nāciet, lūdzu, skatieties. No sirds. Man jau ir tā balss atrunāta, izklausos kā varbūt radio vadītājs, ja? Bet mēs līdz tam nonāksim katrs. Vienkārši pasaki caur sevi, caur savām emocijām, kāpēc tur būtu jābūt, kāpēc tu ej uz mūsu pasākumiem, kāpēc tu skaties mūsu veselības lekciju. Visu dodam caur sevi. Super, Elīna. Man liekas, ka tu šodien devi tik kvalitatīvi novadīji webināru. Man liekas, ka tas ne tikai pirmais, bet jau nezinu, kurš entais, tāpēc noteikti aicināsim tevi vēlreiz jau uz citām tēmām un arī citus mūsu strauji augošos līderus. Un man liekas, šodien tu iedevi tik vērtīgu informāciju, ka es pat priekš sevis arī piefiksēju daudz, un es domāju, ka katrs arī kaut ko paņēma tieši priekš sevis, kas viņam tieši ir šobrīd vajadzīgs, jā, un sāks noteikti kaut ko darīt. Tāpēc, es tiešām aplaudēju, vienkārši fantastiski novadīts tā. Es domāju, ka daudziem paldies, Ingrīda, izlasīju komentāru, paldies. Jā, mēs dodam savu enerģiju, mēs dodam savu gaismu, un Coral Club kompānija vispār ir riktīga gaismas nesēju kompānija. Ne visas tīkla kompānijas šādi šobrīd par spīti grūtumiem, uzbrukumiem un visam turpina smaidīt un nest gaismu. Jā, tā kā šeit ir tāda gaismas vieta. Un mums, ja mēs vēl nenesam gaismu, mums viņu jāsāk ir nest. Super, super. Ja nav vairāk jautājumu, tad noteikti tiksimies nākamajos webināros ar citiem. Līgai ir jautājums? Nē, vai ka mikrofons tikai ieslēgts. Tad paldies, Elīna, vēlreiz pasaku visu vārdā. Tiešām bija ļoti vērtīgi un kvalitatīvi un iedvesmojoši. Jā, un es domāju, ka daudzi tagad noslēgs Zoom un ies un darīs. Jā, un tā kā turpinās tavu ceļu, jā, tavam piemēram sekos. Tad viss labi, paldies, lai jums foršs vakars un tiekamies nākamajos workshopos un webināros. Paldies! Lai izdevies! Tā!